Sveicināti, cienījamie skatītāji un arī līdzjutēji. Paldies tiešām, ka sekojat līdzi. Atgādināšu, ka šo tiešraidi jūs varat arī padalīties, piemēram, sociālā tīklā Facebook, Latvijas urologu asociācijā, ja jūs sekojat līdzi, uzspējiet podziņu share un panesiet tālāk to vēstu. Varbūt jums šī informācija nav noderīga šajā brīdī, bet iespējams kādam viņa varētu būt noderīga. Mēs runājam par un ap vīriešu veselību, un šīs bloks veltīts būs veselības problēmas, kurām pievērš uzmanību dažādās vecuma grupās. Un tā skaitā arī nepieciešamās veselības pārbaudes. Man šeit pievienojās klātienē Rakus foje, blakus otrās tā infocentram, doktors Edgars Baumans. Edgar, esiet sveicināts, tāpat arī doktors Arvis Frēmans. Sveiks! Labdien! Un attālināt mums ir pieslēdzies ģimenes ārsts dr. Ainis Dzelps. Ainis, sveiks! Prieks te redzēt. Un arī Pauls Ceļņa Kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas nodaļas virsārsts Viktors Kozirovskis. Viktor, esiet sveicināts! Labdien! Sveiki! Sākam varbūt pirmo jautājumu. Atļaušos varbūt šeit reizē sākt ar Zoom kolēģiem. Vai ir iemesli, kādēļ vīrietim pie ārsta jāiet biežāk nekā sievietei, piemēram? Jo mums kaut kā ierasts, ka sievietes vairāk rūpēs par savu veselību nekā par sevi. Tā varbūt tāds stigmatizēts viedoklis. Vai vīrietim jāiet biežāk uz pārbaudēm kaut kādām nebūtu? Aini, kā ģimenes ārsts? Aivi, ko jūs teicāt, tas nav stigmatizēts viedoklis, tā ir dzīves realitāte. Ja mēs paskatāmies statistiku, vismaz attiecībā par ģimenes ārstu sniegtiem pakalpojumiem, tad 60% gadījumu pakalpojumus mēs sniedzam sievietēm un tikai 40% vīriešiem. Tagad sievietes noteikti biežāk apmeklē ģimenes ārstus, ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē. Bet, ja mēs paskatāmies atkal uz Eiropas statistiku, tad vīriešu mirstība darbspējīgā vecumā ir 2 reizes lielāka nekā sievietēm. Tātad, principā, vīriešiem vajadzētu apmeklēt ģimenes ārstus gan biežāk, gan ātrāk, un, protams, vērsties arī pie citiem kolēģiem. Tie galvenie iemesli, kas noved pie priekšlaicīgas nāves, protams, ir sirds asinsvadu slimības. Tas ir dažādas hroniskas nopietnas elpceļu saslimšanas, tās būs onkoloģiskās slimības. Protams, kā vadošais iemesls, ir šies priekšdziedzera saslimšanas. Bet problēma īstenībā ir tajā, ka, ja mēs atkal paskatāmies statistikā, tad no visām konsultācijām, ko mēs sniedzam vīriešiem, tikai 3% no visām ir saistīts ar reproduktīvo vai seksuālo veselību. Mēs runājam par daudz un citām problēmām, daudz un dažādus jautājumus risinam, bet šie jautājumi bieži vien tie, kas paliek ārpus šo konsultāciju loka dažādu iemeslu dēļ. Gan tas, ka pacienti pie mums neierodās un nejautā par šiem jautājumiem, gan, protams, ka mēs arī nevienmēr varbūt šī brīža darba apstākļos spējam tik vispusīgi uzrunāt savus pacientus un iesaistīties arī šiem jautājumiem, kas saistīti ar vīriešu veselību. Jā, paldies. Viktor, ko jūs papildinātu par to, vai vīrietim ir jāiet biežāk pārbaudīties? Skatāmies plašā spektrā, nerunājam tikai par priekšdziedzeri. Jā, tātad kādas onkoloģijas ir visbiežākas? Tas ir 4 biežākas, tas ir krūts vēzis, prostatas vēzis, plaušu vēzis un kolorektāls vēzis. Un tad vīrieši varbūt ir riska grupā, jo Latvijā pagaidām ir smēķētāju vīriešu ir vairāk nekā sieviešu. Kaut ir tendence sievietēm ar vien tuvoties tai vīriešu smēķēšanas biežumam. Un plaušu vēzis, piemēram, ir pašreiz tipiski vīriešu slimība. Bet ņemot vērā, kā pašreiz vīrieši sievietes smēķē gandrīz jau vienādi, pēc gadiem 10, 20 tas var mainīties, un plaušu vēzis nebūs vairs tāds vīriešu slimība. Runājot par, teiksim, tiem dzimuma atkarīgiem audzējiem, tad sievietei jāiet pie ārstiem uz profilaktiskām pārbaudēm, var teikt, vairāk, kāpēc, ka viņa ir krūtīs, viņam ir ginekoloģiskie orgāni un ir tas skrīnings, kas ļauj atklāt slimību agrākās stadijās. Un sievietēm mamogrāfijas un ik pa 2 gadiem ginekologa apmeklējumi, tas ir
valsts pat viņus aicina. Vīriešiem tikai tas prostatas vēža skrīnings, bet plus vēl jāņem psiholoģiskas atšķirības. Jā, tas saņemties un aiziet uz to izmeklējumu dažreiz psiholoģiski ļoti grūti. Un tas te jādomā ceļus, kā izglītot pacientus, kā viņus motivēt, lai tas bailes no šīs navējušas slimības kliedēt. Jo vēlreiz saku, jo ātrāk noķer slimību, jo labāk ir ārstēšanas rezultāti un izārstēšanas varbūtība lielāka. Jā, Viktor, nevar iebilst šī mantra, jo ātrāk atklās, jo ātrāk un vieglāk būs noķert viņus, vai izārstēt. Te atzīmē arī psiholoģisko aspektu. Ko jūs, kolēģi, pielikt klāt par to psiholoģisko aspektu bailes? Pievērst uzmanību savai veselībai, savām galvenajām instrumentam, es nezinu, kam plaķenēm uzmanību pievērst, rotaslēgai instrumentu kastē. Es mēģinu piebilst droši vien psiholoģiskās bailes. Analīze iespējams, neapšaubām. Paldies, kolēģi, tiešām detalizēt arī iezīmēja tos iemeslus. Gribētos atgādināt, ka, piemēram, tāpat 2021. gadā paredzamā vīriešu dzīve ilga vienalga ir pa 10 gadiem mazāk kā sievietēm. Un man liekas, ka tas liek aizdomāties, kāpēc tas ir un uzdot šos jautājumus. Un skaidrs, ka ne jau varbūt tikai tā vizīte atrisinās to jautājumu, bet taisni tā, meklējot jau šķetinot par tiem cēloņiem, par slimību grupām. Tāpēc arī mēs esam šeit, lai sīkāk to apskatītu. Jā. Ko tu pieliek klāt? Tām bailēm noteikti tās bailes ir, bet man liekas, varbūt nevienmēr tās bailes ir pamatotas vai racionāls. Tas noteikti ir kaut kur dziļi iesakņojušās tais vīriešos, un bailes brīžiem šķiet ir no tā, ko tas ārsts pateiks, nevis no tā paša ārsta. Labāk es neko nezināšu un kā strauss iebāzīšu to galvu smiltīs, nedodies vēl pateiks, ka man kaut kas slikts ir. Jā. Jūs esat personīgi domājuši, kāpēc sievietes vairāk tur rūp par savu veselību? Iemesls. Bajam ģimenes modeli ir vīrs un sieva. Abi ir tā kā sadalīsim domājumās daļās, viena puse un otra, viena puse, un kopā ir viens. Bet no tā viena veseluma, viena puse mazāk par ko domā. Kāpēc? Filozofisks jautājums, nav medicīnisks pat. Varbūt vīrieši vairāk darītāji, bet to darīšanu droši vien vajag pareizā virzienā novirzīt, un par to jārunā, un tāpēc ir jādomā, jāanalizē cēloņi un jānāk pie urologa, ne tikai pie urologa, taisnība arī jāieklausās savā organismā, bet tālāk jau tad mēs varētu runāt jau par tiem gadiem, kuros kādā vecumā, kādām problēmām varbūt vairāk pievērst uzmanību. Mums sagatavot vairāk slaidi tieši, kur detalizēti. Jā, no savas puses droši vien varētu piebilst to, ka jādomā, ka tās sievietes droši vien ir pieradušas, iemācījušās tajā gadu gaitā bieži vien rūpēties. Viņas rūpējās sākumā par tiem bērniem, veda viņus biežāk pie tiem ārstiem un seko līdzi, lai viss būtu kā nākas, un tad līdz ar to pašas bieži vien aiziet tālāk, un ko mēs redzam, ka bieži vien tās sievas un kundzes ir tās, kas tos vīrus aiz tās rokas atvelk pie tā urologa, palīdzot tur tās bailes pārvarēt. Un kas arī bieži vien ļoti nāk tālākā, lai tiešām tie vīrieši aizietu līdz tiem ārstiem. Jā. Aini, varbūt jautāšu tev, kas ir tāds pirmās pazīmes, ko vīrietis nedrīkst ignorēt attiecībā uz savu veselību, ka ir kaut kādi trauksmes zvani? Noteikti. Pirmkārt, diez vai būs kāds viens specifisks simptoms vai viena pazīme, kad noteikti ir jāskrien, teiksim, pie ģimenes ārsta un jāsāk kaut kas risināt. Tās situācijas dzīvē mēdz būt dažādas. Bet tas, ko mēs redzam, tieši tā kā kolēģi ir aprakstīti dažādu iemeslu dēļ, dažādu baiļu stereotipu dēļ, visnībā dažādu droši vien sociālo lomu dēļ ģimenē, mūsu sabiedrībā, jo vairāk par veselības tādu uzturēšanu ģimenē bieži vien tiešām rūpējas sievietes un vīrietim vienmēr jābūt veselam, spējīgam, un tas tā kā, ja tu ej pie ārsta un tas liecina par to, ka tu esi savā veidā vājš un ka tev ir piemeklējis kaut kādu veidu problēmu, un to bieži vien ir grūti atzīt.
Bet katrā ziņā tas, ko mēs kā ģimenes ārsti redzam, ja mēs salīdzinām vīriešu sievietes, tad sievietes ar savu problēmu vajadzību atnāk pie ģimenes ārsta krietni ātrāk. Vīrieši ir krietni tādi pacietīgāki, neizlēmīgāki un gaida, kad kaut kas pāries, uzlabosies pats no sevis, un tad tiešām bieži vien ir šie ģimenes locekļi, kas nogādā šo cilvēku, lai beidzot šī problēma tiek risināta. Tās galvenās problēmas, kad pie mums vīrieši, sieviešu pavadībā nāk uz praksi, būs vecums 40+. Kad ir droši vien kādi traucējoši simptomi, kas nepāriet pāris mēnešu laikā. Un tās bieži vien ir ļoti nopietnas saslimšanas. Tās varētu būt, pieņemsim, epizodiskas sāpes krūtīs, kas parādās pie slodzes, kas spontāni pāriet, bet tie ir ļoti nopietni signāli, ka tā ir sirds asinsvadu saslimšana. Tas var būt dažādas elpas trūkuma pazīmes. Tas var būt dažādi pārsitieni sirdsklavas, ilgstošas neskaidras sāpes. Un vienlaicīgi, protams, arī simptomi, kas saistīti ar uroģenitālo sistēmu. Jūs būsiet pārsteigti, bet vīrieši, pieņemsim, mēnešiem, gadiem ar urinēšanas traucējumiem, ar erektīlās disfunkcijas traucējumiem šīs problēmas ignorē, kaut kā mēģina izvairīties no tiem risinājumiem, līdz kamēr nonāk pie saviem ārstiem. Bet ņemot vērā šo tādu īpatnību, es gribētu teikt, un aicināt arī visus kolēģus, gan kolēģus urologus, gan ģimenes ārstus, gan citās specialitātēs strādājošos, runāt ar vīriešiem arī par jautājumiem, kas skar arī reproduktīvo veselību. Šīs sarunas tiešām nav vieglas, tās reizēm ir grūti uzsākt, bet īstenībā tie pacienti ir ļoti priecīgi. Ja ģimenes ārsts apjautājies ne tikai par asinsspiedienu, par sirdsklāvēm vai par holesterīnu līmeni vai citiem rādītājiem, bet apjautājās arī par seksuālo funkciju. Un tiešām nākas secināt, ka mēs atklājam problēmas, mēs piedāvājam risinājumus, un pacienti ir ļoti apmierināti. Es gribētu teikt, ka tie pacienti, kas šīs problēmas ir apzinājuši un atrisinājuši, un it sevišķi tās saistās ar kādu medikamentu lietošanu, tad šeit gan līdzestība ir ļoti augsta. Pacienti nekad neaizmirst tās tabletītes, kas viņiem ir nepieciešamas. Jā, paldies. Viktor, ko jūs pielikt no sevis klāt par šo jautājumu? Jā, gribu pateikt, ka cilvēks tāda radība, ka viņa pie visu var pierast. Un tas no vienas puses ir labi, bet no otras puses ir bīstami tieši, ka mēs redzam šīs ielaistas onkoloģiskas saslimšanas. Jo bieži vien Ainis teica te par dažiem mēnešiem, bet es teiktu, ja sūdzība nepāriet 2 nedēļu laikā, vajadzētu parādīties vismaz ģimenes ārstam, tam pirmam filtram, kurš var pateikt, ka tas ir bīstami vai tas var pagaidīt. Un neuzņemties to atbildību, pierast pie tām jaunām parādībām, jauniem simptomiem. Un pēc mēneša tas jau liksies normāli, ka tev tur naktī atceļas 3 reizes čurāt. Gadās pajautā kaimiņam, kaimiņš arī saka, ziniet, es arī ceļos 3 reizes pa nakti. Tad tam vīrietiem arī tad ka viss kārtībā, viņš turpina dzīvot. Normalizē, jā. Tāpēc es iesaku visiem sekot savai pašsajūtai, jo runājot ar pacientiem, kas nonāk pie manis uz specifisko ārstēšanu, jau bieži vien ar jau vēlām stadijām, un tad izjautājot detalizēt, kā te jūs sajūtaties slims. Un principā tikai ļoti daži pacienti nevar pateikt kaut kādus vairākus mēnešus iepriekš to mirkli, kad viņi sajūta savu slimību. Viņi to neapzinās, tā zemapziņa, tā teikt, fiksē, ka kaut kas nav kārtībā, bet tādu nopietnu simptomu, kas pavisam droši pateikt, ka jā, šeit ir liela problēma, nav. Un tad viņi neizvēlās aiziet pie ārsta un pasūdzēties, un tad attiecīgi tā izmeklēšana sākās bieži vien pusgadu vēlāk, ka vajadzētu. Tāpēc vēlreiz saku, ieklausāties sevi, ja kaut kas nepariet 2 nedēļu laikā, pakonsultējieties ar ārstu.
Jā, vai jāuztraucas, vai var pagaidīt vēl. Jā. Paldies. Šī ļoti laba tēze. Atminos aizpagājušajā gadā viens no Valmieras slimnīcas urologiem. Tas ir post-covid laikā. Viņš stāsta arī pieredzes stāstu, ka atnāk pacients, 3 dienas īsti nav čurājis. Kaut kas laikam nav kārtībā. Tad bija īsāks laika posms. Solīju skatītājiem, ka mums būs tāds smuks infografikas, kādā vecuma nogriezienī ir kādas pārbaudes jāveic. Iziesim viņām ātri cauri, mēs redzēsim arī šeit ekrānā. Jūs varbūt katrs īsu arī komentāru, kas tas, kur jūs redzat, kur būtu jāliek uzsvars. Tad sāksim chronoloģiskā secībā ar jaunāko vecumu, sākot no 20 līdz 30 gadiem. Proti, kas šīs te pārbaudas, asinsspiediena pārbaude, asins analīzes, ādas veidojumi, tāpat arī sēklnieku pašpārbaude, STS tests, urīna analīzes, redzes pārbaude, kā arī vēdera dobumu ultrasonogrāfija. Kas no šīm jūs iedod komentāru? Ja tu jūties labi, tu esi jauns sprigans. Jā, no uroloģiskā viedokļa es patiesībā domāju, šis ir ļoti svarīgs arī tāds periods. Varbūt ne tik daudz medicīniski, arī sabiedrisks, sociāls tāds, jo faktiski tas ir vecums, sākot no 20, kad pacients pieaug un viņš faktiski pamet, ja ir bijušas kādas uroloģiskas problēmas, tad viņš pamet bērnu urologu un stājas jau uzskaitē pie pieaugušā urologa. Tās visbiežāk kāds iecimts vainas, kas varbūt jau ir operēts, un tad ir šis atbildīgais moments atrast pareizo urologu, un tur būtu ļoti labi arī varbūt vecāki palīdzētu arī tīri organizatoriski iemācīt, kā jaunam cilvēkam pierakstīties pie ārsta, kā sabiedrības veselības aprūpe strādā. Es pieļauju, ne visi to zina, kas patiesībā ļoti svarīgi. Tālāk jau par medicīnu runājot, šajā vecumā būtu svarīgi arī sākt apzināties ģimenes vēsturi, ģimenes saslimšanas. Vai tur nav kādas onkoloģiskas slimības, kuras varētu pārmantoties, vai būtu risks saslimt. Jā. Protams, trešā grupa, es teiktu, kas jau tika minēts, tas ir saistībā ar to, ka šajā vecumā cilvēks jau sāk aktīvu dzimumu dzīvi. Tātad saistībā jau ar dzimumu dzīvi saistītās problēmas, tas ir iekaisumi, tāpat kādreiz anatomiskas var būt problēmas, vai tur sašaurināta priekšādiņa, vai īsāka saitīte, kas prasa ķirurģisku ārstēšanu. Kāds varbūt tur pārmazgātās vietas un ir iekaisums un vajadzīgi konsultācija. Tā būtu kāda īsumā. Es gribēju pateikt, ļoti labi tēze vien bija. Atrast sev tīkamu urologu. Kā lai šo izdara labi? Sekojot līdz šim formam, te ļoti daudz jūs ar urologu speciālistu var pasties, kurš patīk gan runā manierē un tā. Kas būtu, teiksim, tā personiskā kritērija? Kurš urologs tev patikt, piemēram? Nesaucam ar uzvārdu, bet kas ir tā kritērija? Kas ir jāizvērtē? Vai man būs tā sadarbība ar viņu, vai nebūs? Tik vienkārši. Droši vien tas ir tas urologs, tas ārsts, kuram tu jūties droši izstāstīt to problēmu, jo tās problēmas tiešām ir pietiekoši intīmas un specifiskas, un tādam, pie kura tu aizejot, kurš tev šķiet, ka tevi uzklaus, un kuram tu vari samērā brīvi to problēmu izstāstīt, jo tikai tādā savstarpēji uzticamā sarunā varēs nonākt līdz tai problēmas cēlonim. Bet, teiksim, labi, tev ģimenē vēl 2 ģimenes ārsts arī, saprot, arī ir, jā? Varbūt jāļauj ir ģimenes ārstam teikt, Klau, es zinu, ka šis speciālists ir labs. Kas ir tev uzticamības persona? Kam tu uzticies, ja tu pats nespēji pieņemt lēmumu? Tad mēs paļaujamies varbūt ģimenes ārstiem. Ģimenes ārsts noteikti varētu būt viens, kurš var parekomendēt vienu vai otru, kuram varbūt ģimenes ārstam ir kāda bijis laba sadarbība, kur arī savstarpēji ir kaut kāds kontakts un var apmainīties pieredzē vai atmainīties ar kaut kādiem jautājumiem, kas arī bieži vien palīdz tam ģimenes ārstam, kuram kā profesionālam ir noderīgi, ja tādā nosacīts mazāk, jeb šaurākā specialitātē, ka uroloģija ir kāds zināms urologs, kur var pajautāt konsultāt. Šitas man ir jāsūt tagad pie urologa, vai viņu es tur pats, vai viņš varbūt jāsūt pie kāda cita speciālista. Tā kā noteikti tas varētu būt. Ļoti labi.
palūkojam nākamo vecumu grupu, un tad es palūkšu Aini un Viktoru iedot komentārus. 30-40 gadu vecums. Reizi gadā manas iepriekš jau pieminētās lietas, un tad nāk arī klāt, ja ģimenes locekļiem ir sirds problēmas, koronārās sirds slimības skrīnings. Tas jau, ko minēja, paskatāmies, kas ir bijis manas ģimenes kokā, jeb zarā, kas tur ir bijis. Aini, Viktor, ko jūs papildināt pie šī klāt? Iedot tāds īsts komentāru. 30-40 gadi. Tātad svarīgākais - 30-40 gadi. Joprojām pieskaitām pie gados jauniem mūsu pacientiem. Ja? Un gados jauniem pacientiem svarīgākais ir veselīgs dzīvesveids, zināšanas, dažādas prasmes un iemaņas. Un arī, kad līdzīgi kā iepriekšējai grupai, mēs tiešām vairāk koncentrējamies uz šiem padomiem veselības saglabāšanā un uzturēšanā. Bet vienlaicīgi, jā, šis vecuma posms 30-40 gadi, ka, protams, pie ģimenes ārsta jāsāk ir parādīties, un noteikti šie sirds asinsvadu slimību riska faktori ir jāatpazīst, jākontrolē un jāsaprot tieši, kā kolēģi arī minēja, gan šie iedzimtības faktori, dzīvesveida faktori, kas jau arī šajā vecumā var norādīt uz sirds asinsvadu slimību. Kāpēc mēs vienmēr pieminam šīs sirds asinsvadu slimības? Jo bez šaubām vīriešiem tās tiešām novērojamas ātrāk, un otrkārt arī tie paši slimību riska faktori, ko mēs vienmēr uzsveram attiecībā uz sirds veselību, uz infarkta profilaksi, insulta profilaksi, vienlaicīgi būs arī uroloģisko slimību profilaksi, sevišķi erektīlās disfunkcijas profilakse arī šai vecuma grupai. Un tur noteikti jau parādās arī būtiska loma kādam izmeklējumam, kādai analīzei, bet tāda valsts apmaksātu pakalpojumu gros mums sākās no 40 gadu vecuma, kad mēs tā pietiekami pilnvērtīgi un ticami varam izvērtēt šo sirds asinsvadu slimību riska faktorus un pacientiem ieteikt jau arī tādus nopietnākus izmeklējumus atkarībā no viņu holesterīna līmeņa, asinsspiediena rādītājiem un arī citiem parametriem. Paldies, Aini. Viktor? Nu jā, 30-40 gadi, tas ir tas vecums, kad organismā mainās metabolisms, respektīvi ir vieglāk uzņemt svaru, mainās kaulu muskuļu, tā teikt, vielmaiņa. Un es šeit silti iesaku pasekot savam svaram, ja? Tātad, un fiziskai aktivitātei. Respektīvi šajā laika posmā tas svars būs ar tendenci pieaugt un kaut ko jādara lietas laba. Nevar vairs, ka 20 gadnieks ēst visu, ko acis redz, un palikt slaids un grundulis un skriet kā zirgs. Un šajā 30-40 gadu vecumā tad jau jāizvēlās, ko jūs ēdīsiet, cik daudz jūs ēdīsiet, kādi jūs ēdīsiet. Jo aptaukošanas tas ir pierādīts risks uz gan sirds asinsvadu slimībām, gan uz onkoloģiju. Un otrā rekomendācija, tas ir šajā laika posmā jau sākt apdomāt, vai nav pietiek smēķēt. Respektīvi, parasti jau skolas pēdējās klases, augstskolā tu pavelkās un sāk smēķēt. Un 30-40 gadu vecums, tas ir tas labākais periods, lai pieņemtu lēmumu un atmest šo netikumu. Jo, ja jūs pārtrauksiet smēķēt līdz 50 gadu vecumam, tad jūs izvairīsieties no 2/3 ar smēķēšanu saistītām problēmām. Un tāpēc 30-40 gadu vecumā jau jāsāk kaut kā mēģināt vismaz atmest pīpēšanu. Paldies! Trešā lietā, ko var darīt, lai samazinātu risku uz onkoloģiju, tas ir nesauļoties. Ja? Pēdējā laikā ārsti un mēdīji izglītojuši pacientu populāciju, tautu, un vairs tas skaistuma etalons nav vairs tāds smuks, nosauļojis muskuļains vīrietis. Parasti tagad balts, nenosauļojies, aristokrātiski. Bet onkologa viedoklis ir vesels cilvēks, ja? Jo
Ja jūs būsiet visu laiku staigājis, nosauļojies, tad jums ir lielāks risks dabūt ādas vēzi. Ja jūs, teiksim, jūs esat blondīns vai jums ir riži mati un jūs bieži apdegat, jums ir lielāks risks dabūt melanomu. Un tāpēc te 3 lietas, no kurām var izvairīties, ja jums ģimene ir daudz onkoloģisku pacientu, diemžēl, savus dienas jūs nevarat izmainīt. Jādzīvo, bet no smēķēšanas, aptaukošanas un sauļošanas viegli var izvairīties. Un par to jau jāsaka domāt 30-40 gadu vecumā. Ļoti labi. Viss skaidrs saprotams. Uz Tenerife aizbraukt drīkst, pasaļoties drīkst, visi mērenībā jāievēro. Ejam uz nākamo vecuma grupu. Proti 40 līdz 50. Un šeit mums nāk klāt, tā es tagad varu redzēt, reiz 3 gados cukurlīmenis noteikšana, tad nāk klāt arī ģimenes ārsts prostatas vēzis PSA pārbauda. Šis kungi ir tas tāds varbūt 40-50. Tāds, ka tu tiešām vari finiša sportā vēl pastīties, pavārot un izķert kaut ko. Īsi jūs komentāri par šo grupu tieši. Jā, no urologa viedokļa noteikti. Tad, ja mēs runājam, tad jau specifiskāk par šo uroloģisko. Tā ir mērķa auditorijas grupa? Tā pilnīgi noteikti. Ja mēs skatāmies jau no sākuma, ir drusku paiet apakaļ, tie 30, 20 līdz 40 gadu vecumā, tur bija šīs sēklinieku pārbaudas, kas ir ļoti nozīmīga, profilaktisks, jo šajā vecuma grupā sēklinieku audzējs ir biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešiem, līdz ar to šie jaunieši, šie puiši ir jāizglīto par šādas problēmas esamību un šo pašizmeklēšanos. Un tad 40 gadu vecumā sāk nākt klāt šis prostatas vēžs, priekšķieģera audzēja riski un novērtējums, kad sākt jau pārbaudīt šo PSA, noteikt, kāds tad ir tas līmenis, vēlreiz apzināties šos ģimenes riskus, jo prostatas vēzim arī ir nozīmīgs ģimenes risks, tātad zināt, no kā varbūt vai slimojas, vai kaut kas slimo, tēvs, vectētiņš un tam līdzīgas, lai jau domāt par tuvākiem. Bet ja nezinu, es nezinu kaut kādu iemeslu dēļ, tad vienkārši, bet ja veids regulāri, tad jau tāpatām. Tu vari nočakot, kā tas tikai tāda, papildus pievērs, un ja nezinu, tad tik un tā pārbauda neatceļās. Ja nezinu, tad jau var papildināt. Jā. Tur, ja nezinu, tad tāpēc tā rekomendācijas, protams, ja ziniet, ja ir tā iedzimtība, tad no 40 gadiem par to droši vien būs tālāk vēl runa. Ja ir tās braka, tās gēna izmaiņas, tad faktiski jau rekomendē no 40 gadiem pārbaudīties uz prostatas vēzi. Ja ir vienkārši ģimenes iedzimtība, tad no 45 gadiem un savukārt jau tad visiem pārējiem no 50 gadiem. Bet, ja tas PSA ir pietiekoši zems, tad dakteris visticamāk iedos jums pat 8 gadu, piedāvā tādu posmu, kad bez pārbaudēm, ka tas risks saslimt ar vēzi jums ir ļoti mazs, un tā kā nevajag baidīties, veikt to pirmo analīzi tieši, un tad aiziet pie urologa, lai izvērtētu šos riskus jau un nepieciešamo vizīšu biežumu. Paldies. Kas vēl atgriežoties vēl tiešām pie iepriekšējās vecuma grupas, tātad tiešām arī šī seksuāla aktivitāte, faktiski droši vien sasniedz savu kulmināciju, un tad, ja parādās, vēl varētu piebilst, ja parādās kāda erekcijas traucējuma, tad faktiski tā būtu zīme, ka vajadzētu pārbaudīt ne tikai uroģenitālo sistēmu, bet noteikti arī kardiovaskulāro sistēmu un pārbaudīt visus organismu, vai tur tomēr nav kāds iemesls. Paldies, ļoti vērtīgi. Ejam uz nākamo vecumu grupu, un es palūkšu Ainu Viktoru, jums iedot komentāru. 50-60 gadu vecumā saraksts ir kļūs krietni garāks, varbūt redzi arī, ka tajā brīdī ir nedaudz pasliktinājusies, bet saraksts ir garāks. Klāt ir nākuši arī reiz 2 gados zarnu vēža skrīnings ir pienācis klāt. Un tad smēķēšana pēc 55 gadu vecuma arī ikgadēji plaušu datortomogrāfijas izmeklējums, ja jūs joprojām smēķējat. Aini, Viktor, iedodiet īsu varbūt savu repliku komentāru par šo.
Šeit es gribētu teikt, ir tāds pietiekami gan maksimāla programma, gan droši vien arī optimālā programma. Jo pēdējos, man liekas, mēnešos, pāris gados mēs arī runājam par šo te plaušavēža skrīningu. Kā jau kolēģis pieminēja, viena no izplatītākajām lokalizācijām, bet tāds gluži efektīvs skrīnings mūsu valstī nepastāv, un tur vēl tikai ir idejas un dažādas darba grupas, kā mēs to varētu uzlabot, bet arī pasaulē runā par šo skrīningu efektivitāti, un vēl joprojām tiek precizētas šīs mērķa grupas, riska grupas. Protams, viss attiecās vairāk uz smēķētājiem, bet tas vēl, es gribētu teikt, ir procesā. Protams, 50 gadi un plus, tas ir tas kontingents, kam noteikti būtu jāapmeklē ģimenes ārsts, jo šeit līdz ar vecumu ar katru gadu šīs noteiktās problēmas pieaug. Te pieaug gan sirds asinsvadu slimības, te pieaug onkoloģisko slimību riski, kuru ģimenes ārsts var piedāvāt dažādas skrīninga programmas. Skrīnings nozīmē to, ka mēs piedāvājam dažādus izmeklējumus, kas ir gana efektīvi un vienkārši veicami, lai izslēgtu jau agrīnās stadijās noteiktās saslimšanas. Te būs atkal runa par to pašu prostatas audzēju, Latvija aptveres tam ir gana labas. Šī programma pastāv tā oficiāli pāris gadus, bet aptvere ģimenes ārstu praksēs ir vairāk kā 70%. Plus, ja mēs pieskaitam klāt vēl maksas veiktos izmeklējumus, tad principā es gribētu teikt, ka noteiktās vecuma grupās vīrieši ir pietiekami izmeklēti un mēs pacientus novirzam tālāk uz šiem specializētajiem centriem jau pēc specializētās medicīniskās palīdzības. Bet noteikti šeit aicināt ikvienu vīrieti. Šis ir tas īstais vecums, kad noteikti jāvēršās pie sava ģimenes ārsta, jāzina savs spiediens, jāzina savs holesterīns, jāzina PSA, jo tas noteikti ir tie faktori, ko mēs varam koriģēt, vajadzības gadījumā ārstēt un panākt arī krietni garākas dzīvildes. Paldies. Es iedošu, labi, Viktor, iedod īsu savu komentāru mums laika rāmis, gan spiež mums arī skatītāju jautājums, ko es vēlos jums adresēt. Tā, Viktors, kur pazūd. Te viens skatītāji jautājums. Sorry, es apakaļ. Tad vēlreiz sākšu ar to, ka ja jūs atmetīsiet pīpēt jau ne līdz 50, bet līdz 60 gadu vecumam, tad jūs izvairīties no puses ar smēķēšanu saistītām problēmām. Tad atkal tas ir pirmais, par ko jādomā un par ko ārstiem, pacientiem jāsaka un viņus jāmotivē. Un otram kārtam, ir daudzi audzēji, piemēram, nieru audzējs, kas ļoti labi redzams sonogrāfijā. Un, paldies Dievam, šis nieru audzējs bieži vien atrasts agrinas 1-2 stadijā, respektīvi ap 50 gadiem jau jāsaka domāt uztaisīt to sonogrāfiju nierēm, apskatīties, vai tur viss kārtībā. Un atkal aptaukošanās, sauļošanas, tad par to arī jāturpina domāt. Paldies, Viktor. Man patīk, kā jūs sakat uz pusi, vai izklausās bez apvarām. Televeikals katlogā, kā mēs reiz piedāvājam kaut kādu pakureku, ņemiet šo, viss būs kārtībā, bet pozitīvā ziņā. Vēl viena lieta, ko es šeit atzīmēju, ka jūs šobrīd skatāties, jūs esat kādam vecuma grupām, jūs pamanījāt, es varbūt neesmu pārbaudījies. Mans ieteikums, tad varbūt cieta rekomendācija. Paņemiet tagad kaut savu piezīmu grāmatiņu, varbūt uzzvaniet uz Rakus vai Pauls Tadiņiem vai kaut kur citur, vai ģimenes ārstam un piesakiet vizīti, vienkārši aiziet. Jo tā momentānā rīcība viņai ir labs efekts. Tā kā, ja kāds to vismaz viens cilvēks izdarīs, to, liekas, arī būs forši. Jautājums skatītāji. Labdien, varētu padomāt, ka vīrieši koncentrējas armijā. Kā jūs domājat, vai Latvijas armijā medicīnas darbinieki interesējas par armijas cilvēku seksuālo un reproduktīvo veselību? Diemžēl atbilde ir nē. Jo īstenībā, ja mēs pieliekam klāt tagad šo te arī valsts aizsardzības dienestu, kur jaunieši iet cauri arī pārbaudēm, gan analīzes, psihologs un tā tālāk, varbūt, ka tas arī veids, kā uzrunāt lielāku cilvēku masu vai iedot izpratni koncentrētā veidā, kad pārbaudas ir jāveic. Ideja. Ko jūs domājat par to?
domāju, ka armijā pārbauda attiecībā seksuālo veselību armijā. Tāds grūts jautājums. Bet skaidrs, ka cilvēki pielāgojās pie dažādiem režīmiem. Ir arī mums šoferi un uz kuģa kapteiņi, kas vairākus mēnešus nav mājās, un organisms pielāgojās, atrod veidus un nav varbūt tik regulāri tā dzimuma dzīve, ja mēs to domājam. Jā. Noteikti armija vai pat ne tikai, bet šāda veida profesijas viņām tas priekšnoteikums ir diezgan regulāri vai noteikti šī pārbauda vai pastiprināt, varbūt pat ne tikai kā brīvprātīgi, bet nosacīt obligāti. Jā. Un tā ir iespēja arī šiem jauniešiem, jauniem vīriešiem satikties, nosacīt brīvprātīgi piespiedu kārtā ar ārstiem, uzzināt kaut ko vairāk, pastāstīt vai pajautāt, ko mēs arī redzam, jo nereti arī līdz mums ir nonāk šie jaunieši, vīrieši, sievietes, kas dienē armijā, kur ir kaut kādas problēmas atklājušās tieši šādā veidā. Ļoti labi. Šis ir labs piemērs. Kolosā, ar šo arī mēs noslēdzam bloku par veselības problēmām un lietām, kam jāpievērš uzmanība dažādās vecuma grupās. Un vēlos pateikt paldies šeit kolēģiem. Dr. Edgars Baumans, paldies jums. Dr. Āris Fremans, paldies. Attālināti ģimenes ārsts Dr. Ainis Dzalps un Pauls Stradiņš, Klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas nodaļas virsārsts Viktors Kozirovskis. Paldies jums, kolēģi, ka pievienojāties uz tikšanos citā reizē. Paldies! Mēs pēc maza brīža turpinām tālāk ar nākamo bloku, proti vēža iedzimtība un gēnu sekvenēšanas, prostata vēža iedzimstības izmeklējumi. Ja es nedaudz sīkāk par to, ko vispār nozīmē šī sekvenēšana, un tāpat arī par lietām, kas divos vārdos tiek atzīmētas šeit. Ja jums ģimenē kādam ir bijis kāda onkoloģija vai kas, kam ir jāpievērš uzmanība, arī par pārmantojamības jautājumiem mēs runāsim. Pēc īsa brīža mēs turpinām tālāk. Fórumu Vīrieti dzīvo!